Ekonomika ir par to, ko mēs gribam un ko mums vajag. Un kā to dabūt. Tas nekas cits pēc būtības nav, vai ne? Izņemot ļoti dažas lietas. Patiesībā tās lietas, kas neietilpst zem ekonomikas, ir saistītas ar Ziemassvētkiem. Tā ir mīlestība, tā ir laime, tas ir prieks. To nevar darīt ar ekonomiku. Palīdzību. Mēs nevaram nekādu nomenedžēt vai novadīt tā, lai mums būtu mīlestība vai laime vai prieks, vai ne? Zināmā mērā tas ir par kaut kas tajos Ziemassvētkos tāds, kas nav par ekonomiku, vai ne? Kāpēc mēs sanākam kopā. Kāpēc tam bērnam ir jāzina par to, no kurienes nāk ēdiens un no kurienes nāk rotaļlietas. Tad es nonācu pie secinājuma, ja es zinu, kā rodās ēdiens un kā rodās rotaļlietas, tad man pirmkārt varbūt es varu dabūt vairāk. Savas vajadzības un savas gribēšanas. Un, ja es vēl saprotu, ko vajag citiem un ko grib citi, tad varbūt es pavisam daudz priekš sevi. Ir daži cilvēki, ne daudz, bet ir tādi, kuriem viss ir, bet tik daudz kā nav. Viņi nav laimīgi, varbūt viņi nav priecīgi, viņiem nav mīlestība. Un tad ir vesela virkne cilvēki, kuriem ir ļoti daudz kā nav, vai ne? Un viņi ir laimīgi, viņi ir priecīgi, viņi māk mīlēt, viņi ir mīlēti. Un jā, tas ir tas stāsts, kur ekonomika nekāda netiek klāt, vai ne? Un tā kā Sandra saka, tie ekonomiskie spēki varbūt šad un tad ir pārņēmuši mūsu domas, un dažreiz arī cilvēku sirds. Un vienkārši tas beigās, kaut kādās beigās vai kaut kādā brīdī tu saproti, cik tas ir nepatiesi, cik tas ir falšs, cik tas ir, tam nav nekāda vērtība. Jo daudz lielākas lietas, ko tu savā dzīvē, par ko tu esi gatavs atdot visu, kas tev ir, kāpēc vajag pasakās, mēs ķēniņš bija gatavs atdot puskaraļvalsti. It kā izklausās puskaraļvalsti. Tas taču šausmīgi daudz, vai ne? Bet tāpēc, ka viņam kaut ko citu ļoti vajadzēja, vai ne? Un tas nebija kaut kas satālskāms vai ekonomiski atrakstāms. Jo vasarās es dzīvoju ar savu omīti un opīti uz laukiem. Un opas audzēja tomātus, audzēja gurķus, audzēja salātus. Un tad vienreiz vai divreiz nedēļā, atkarībā kā tā raža ienācās, un brauc uz tirgu ar 1 vai 2 groziem, un to visu pārdeva. Un tad es biju tas, kas palīdzēja omē līdz tam autobusam, kāds puskilometrs aptuveni bija jāiet ar kājām, līdz autobusam aizmest pirmkārt uz ķočus, ja grozus. Un tad es arī biju tas, kas palīdzēja to tirgot uz tirgu. Tad dienas beigās man oma parasti iedeva mazliet kādu naudiņu no ietirgotā, kā samaks par manu darbu, bet es to tā neuztvēru. Un ka es saņēmu arī, jo es biju mazliet pastrādājis. Mazliet, protams, vēlākos gados es sāku domāt, kāpēc es pats kaut ko nevaru tirgot. Un tad es vācu ogas, upenes, un es redzēju, ka upenēm vislielākā cena, un viņas tur tāpatās laukos krūmā aug, un vienīgais, kas viņas apēd, ir strāzdi, un tad, protams, mēs kaut ko salasam ievārījumos, bet salasam un savārījum. Vairāk tur nevajadzēja mums, un kaut kas palika pāri. Tad es salasīju tās upenes un devos uz tirgot. Tā kā man ekonomika, es un ekonomika esmu diezgan ātri viens otru iepazīstinājuši. Tā. Reizi gadā katrā mums ir dzimšanas diena. Un tad parasti savās dzimšanas dienās mēs lielākā daļa cilvēku mēģina viņus nosvinēt. Un kā viņus svin? Viņi aiziet uz veikalu, nopērk kaut ko
lai varētu kaut kā pagatavot ēst, uzsataisa vakariņas, uzaicina draugus. Nu, tad atnāk draugu vakarā, atnes dāvanas, visi pasēž, nosvin dzimšanas dienu un iet mājās. Ziemassvētki, tā ir viena diena gadā, kad mēs visi darām vienu un to pašu. Mēs gribam šo brīnumu nakti, jo Ziemassvētki zināmā mērā ir saistīta ar brīnumu. Mēs gribam sagaidīt kopā. Jā. Visās ģimenēs, visos draugu pulkos, vienalga kā, un tad visi iet uz veikalu vienā laikā, visi pērk, gan ēst, gan dzert. Mēs tajā dienā, ja tajā vakarā apēdam visvairāk, izdzeram visvairāk, un arī pērkam dāvanības visvairāk. Tāpēc, ka aizejot pie saviem draugiem vai pie saviem ģimenes locekļiem, mēs gribam kaut ko mazu vai lielāku vai vidēji aiznest kā dāvanu. Un tad tajā laikā notiek vislielākā ekonomiskā aktivitāte pasaulē. Un, protams, visi, kas kaut ko ražo, visi, kas kaut ko tirgo, grib pārdot tieši Ziemassvētkos, jo tad ir iespēja visvairāk arī to preci nogādāt līdz tam, kam kaut ko vajag un tam, kam kaut ko gribas. Nu, kaut kā tā man liekas. Faktiski katros Ziemassvētkos mums ir iespēja sapulcēties kopā kā ģimenei un varbūt arī kādiem draugiem, kas dzīvo tuvumā, tie arī atbrauc pie mums ciemos, bet pārsvarā, protams, ģimene ir tā, kas sanāk Ziemassvētkos pilnā sastāvā un ir iespēja nosvinēt šos svētkus kopā, jo ikdienas steigā mums nav iespēja, nav tā kopības sajust ir ļoti grūti. Katram ir savs darbs, katram ir savs skriešana, katram ir tas vai šis vai vēl kaut kas. Ziemassvētkos vienmēr mūsu mājā sanāk kopā mūsu ģimene, jo manai mīļotai sievietei Ieviņai ir vārdu diena, un tas arī ir viens no iemesliem, vēl viens papildus iemesls, kāpēc mēs varam pulcināt visus, un mums ir prieks pulcināt visus, un tas ir mans lielākais prieks.